Namastē! Šodien es tev pastāstīšu par Turlavas pilskalnu, jeb arī viņu sauc par Kundu pilskalnu. Tas ir turpinot Latvijas spēkvietas, un lasot šīs vietas informācijas lauku, ir tāda sajūta, ka tie, kas ir bijuši kalnos, kad ir kalns, kad tu stāvi kalnā augšā un mākoņi ir pie tavām kājām. Un tad, kad es tagad savienojos ar šo Turlavas pilskalnu, tad ir šī sajūta, kad tu stāvi ļoti augstā kalnā un tev ir apkārt mākoņi. Tad ļoti interesanta sajūta. Un par ko stāsta mums šis pilskalns? Šai pilskalnā ir ļoti liela tāda enerģija kā ticība. Tas ir stāsts par ļaudīm, kas dzīvojuši ļoti, ļoti sen, un viņu ticība augstākiem spēkiem. Es nevaru teikt, ka tas būs tā kā konkrēti ticība augstākiem spēkiem. Šeit viņa nolasām kā ticība Dievam. Ticība tām dievībām, kam šie cilvēki ticēja tajā laikā, kad viņi dzīvoja. Un šī sajūtā, ko var sajust šajā kalnā, kad šī ticība kaut kam augstākam nenozīmē, ka šie cilvēki kaut kā, tur ir kaut kas augstāks un mēs esam zemāks. Tas tikai padarīja šo cilvēku spēku lielāku. Tā ir tāda ļoti augsti tāda enerģija, kad es esmu ļoti lielā savā spēkā, un tai pašā laikā es varu paklanīties, es varu nokrist ceļos, ja man vajag, un parunāties ar Dieviņu. Tas ir kad tu stāvi tajā kalnā, kad tie mākoņi tā kā tev ir apakšā, tad pie tavām kājām tavs prāts ir skaidrs. Un tu tanī mirklī, kad tu esi, manuprāt, ir tā sajūta, kad tu saproti, ka viss ir viens, kad viss spēks ir tevī. Un šī saruna ar dievībām, viņa iziet no sirds un nevis no prāta. Tur ir sajūta šo cilvēku, kas ir dzīvojuši ļoti, nevis, ka viņi ļoti dzīvoja prātā, bet tā ir tā sirds mīlestība, kurā viņi dzīvoja un komunicēja ar dievībām. Un es domāju, ka tie, kas meklē šo ceļu, meklē šo savu iekšējo spēku, šo skaidrību, var braukt uz Kundu pili, uzkāpt pašā augšā. Viņš nav, protams, tas nav kalns, ko mēs tā kā redzam, kur ir šie mākoņi, bet mana tā sajūta, ka es esmu ļoti augstu. Bet ne augstu ego, ne augstu kaut kādā augstprātībā, bet es esmu tā kā augstu savā spēkā, savā vertikālē, savā valodā. Tāda ļoti, ļoti izjūtama šī Dieva klātbūtne cilvēku dzīvē. Un otra, kas ir šī enerģija, kas ir ļoti tur jūtama, tas ir enerģija kā darbs, bet ne kā darbs, kā smags, kā mēs tagad esam, tā kā darbs ir smags, mums jāiet uz darbu, kas mums nepatīk. Nē, tur ir tas darbs kā ļoti liela cieņa, un darbs, tas ir tāds kā amatnieku brālība, var teikt. Tur ļoti ir sajūtama šo kalēju darbs, šuvēju darbs, mūrnieku, ja? Šis ļoti spēcīga ir šī amatnieku brālības klātesamība tur. Un cik ļoti viņa tiek novērtēta tieši kā amatniecība, kā arī tas ir vispār jebkurš, es cepu maizi,
tas ir Dieva svētība. Es būvēju māju, tā ir Dieva svētība. Es esmu kurpnieks vai es laboju kurps, tā ir Dieva svētība. Vat tādā vietā ir ļoti sajūtama šī pietāte pie jebkam, ko cilvēks dara ar savām rokām. Un viņš pat ir pietuvināms tā sajūta, kad es esmu kā Dievs, kas to rāda, es esmu un es dodu cilvēkiem. Tur ir tā ļoti lielā ticība tiem augstākiem spēkiem dievībām, un kad pateicoties šīm dievībām, es varu cilvēkam radīt, es varu dot, es varu palīdzēt, un tā ir sava veida tāda misija, ko es varu šai dzīvē darīt, ja es izēju no sirds, jo tur ir ļoti, ļoti liela sajūta par šo arī sirds centru, kad Tanī laikā bija cilvēki, tanī laikā tā tad jau bija tanī vietā, kas dzīvoja, cilvēki nedzīvoja ar prātu, kā mēs šobrīd, bet cilvēki dzīvoja savu šo sirds centru. Un viņi, pielūdza, viņi godināja dievības, un viņi viņās pateicās dienu dienā šīm, ka viņi var to darīt, var to, ja jūs man prasīsiet, kad tas bija, kā man tad jāsaka, kā pasakās, senos laikos tas bija. Tas nav, ka mēs tagad aprakstām to, ko mums tā kā, stāsta, jā, tā, ka tas bija. Tur ir tāda būtība, ka tas ir tā kā, mūsu laikmets varētu teikt, ja, ka kaut kad sen, kur ir tie izrakumi ļoti, ja, kas ir ļoti bagātīgi, ka tas ir tāda vieta, kur īstenībā arī pirms 1000 gadu ir bijusi, kur jau ir dzīvojušas būtnes, un viņas ir runājušas ar Dievu, ar dievībām, ar visumu, un tā ir vieta, ko var teikt, kad viņa šobrīd, tā kā, ja mēs uz viņu skatāmies, viņa tā kā ir iesnaudusies, viņa, ir klusa, mierīga, bet viņa nav zaudējusi šo spēku, šo enerģiju, kas tanī vietā ir. Tāda ļoti interesantas sajūtas, un jā, tiešām tas ir tāds, kad es lasu tagad, man uzreiz galvā tā kā, ko es varu darīt ar rokām, adīt, tamborēt, gleznot un dot cilvēkiem, palīdzēt ar to, ne palīdzēt, bet iepriecināt cilvēkus ar to, ko es radu. Tas varētu būt tā kā kādreiz bija tur amatu brālības ģildē, jā, bija vairāk, daudz amatu brālības, un tas ir tāds, visas šīs amatu brālības, ja mēs saņemam, tad tur ir tā kā prezidenta pils šīm visām amatu brālībām ar to cieņu pret arodu, kad spēks ir rokā, spēks ir cilvēka radošumā, viņa sirds darbībā, viņa saskarē ar Dievu. Tāda tiešām ļoti interesanta sajūta. Priecāšos, kas būs noklausījušies un varbūt aizbrauks, un priecāšos, ja padalīsieties, kā jūs to sajūtāt, kādas jums bija sajūtas, jo, manuprāt, šajā laikā tiešām šīs vietas atverās, lai mēs varētu aizbraukt un kā lai saka, to savu vertikāli, tanī vietā mēs vienkārši, ja mēs esam kaut kādā skaistā vietā, mums taču uzreiz gribās, mums paceļās enerģija, mums pacelās iedvesma, mums rodās domas, un man liekas, ka arī šī vieta, viņa atklājās tanī, kad cilvēkam tur pabūdot, tā kā man tā kā, ja es domāju, ko es varētu radīt, adīt varbūt jāatsāk, gleznot, jā, man pilnīgi, kā saka, naginiez. Jā, tā kā, ja jums trūks radošam un ideju, un vispār, kad jūs gribat to sajust, to sarunu ar dievībām, šeit tiešām nāk tas vārds dievības, un šī cieņa, kad, kā rāda, liels vīrs var nokrist ceļos ar vislielāko cieņu par dievībām, lūgt, tā kā pateikties par to svētumu, par svētību, ko viņam ir dots, lai viņš varētu radīt un dot cilvēkiem tālāk. Un tas radītājs, kad viņš iet no šī sākuma punkta, tas radītājs jau
gala rezultāts, viņš arī ir kā svētība, viņš kā enerģija, kas iet tālāk, kas piepilda telpu, kas dod cilvēkam jau pilnīgi savādāku miedarbību ar šo vai priekšmetu vai lietu, ko cilvēks ir gatavojis. Tas ir pilnīgi jau savādāka sajūta. Tāds man šodien jums stāsts par Turlavas pilskalnu. Lai jums jauka diena! Un priecāšos ar atgriezenisko saiti no jums. Namastē!